Halo, halo, 1, 2, 3. Čau, 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 čau! Man prieks, ka tu esi kopā ar mani. Mani sauc Amanda, un šodien būs ļoti interesants video. Tā es saku, pirms katru savu video es zinu. Mans mazais disclaimers. Ar šo video es nevēlos nevienu pārliecināt. Tie ir mani uzskati. Tu vari domāt, ko tu gribi, tu vari ticēt, kam tu gribi, bet es ticu Dievam. Šodien es atbildēšu uz jūsu pieņēmumiem par kristiešiem. Cilvēkiem ir ļoti dīvaini uzskati par kristiešiem. Es domāju, ka mēs vienkārši varam ķerties tam klāt un netērēt lieki laiciņu. Starp citu, man ienāca prātā ideja, ka es varētu pajautāt mūsu jauniešu mācītāju, lai viņš ar mani uzfilmē kopā video un mēs varētu atbildēt uz jautājumiem par Dievu. Tāpēc došu rakstiet komentārā un spēdiet laiku šim video, ja jūs gribat tādu video, un vienkārši uzspēd laiku šim video jau tagad, jo tev patiks. Man ir uzkārējis telefons. Pirmais pieņēmums. Daudziem liekas, ka kristieši nemāk izklaidēties un iet tikai uz baznīcu. Jūs domājat, ka es neprotu izklaidēties, es protu, kā izklaidēties. Tas, ka mēs neejam īsti uz klubiem un nepiedzeramies, tas uzreiz nenozīmē, ka mēs neprotam izklaidēties. Katram ir tiesības izvēlēties ticību tāpat kā dzīvesveidu. Tieši tā, katram vienkārši izvēlu, kam tu tici, kam tu netici, un tāpat arī es sarunās ar cilvēkiem necenšos pierādīt, ka nē, Dievs ir un viss dzīvesveidu mēs katrs izvēlamies. Dievs nevienu nepiespiež, tāpat arī es nevienu nepiespiežu, nesaku, tici Dievam. Ja? Sanāc, tu gribētu kļūt par kristieti. Es esmu kristieti. Man nepatīk tas, ka ir kristieši, kuri ir ļoti ticīgi un pārņemti ar Dievu un uzspiež to citiem. Jā, ir tādi, kuriem visu laiku ir tāds tic Dievam, tev ir jātic Dievam, mēs tic Dievam, tad arī tu tic Dievam. Ir tādi, kur vienkārši to mīlestību un Dievu prieku grib izpaust citiem, ja iedomājies, ja tev kāds iedot milzīgi lielu dāvanu un kāds cits varētu dabūt to pašu lielo dāvanu, tu taču gribētu viņam pastāstīt, ka viņam ir iespēja dabūt to dāvanu, vai ne? Jūs saprotat mani dziļo metaforu? Tātad kristieši atsakās no noteikta veida apģērba. Tas nav tāds, ka es atteicos, tāpēc, ka man lika, jo Bībelē tā ir rakstīts. Man nepatīk kaut kādi baigi vulgāri apģērbi. Man ir kādi krekliņi, kur ir ar tādu lielāku izgriezumu, bet nav tā, ka tas izgriezums ir tāds, ka man tur puskrūts lien laukā, vai arī, ka mans vārciņi ir tādi, ka man jau dibeni pusītes var redzēt. Man, piemēram, ir kauns tā iziet ārpusē. Es uzskatu, ka tas ir jāredz tikai manam vīram, Sanprits man. Ka viņiem ir jābūt izciliem, nedrīkst grēkot. Mēs esam tikai cilvēki, un mēs grēkosim, bet Dievs mums ir atbrīvojis no grēkiem, tādēļ mēs cenšamies negrēkot, tad tu centies būt ideāls, bet tu neviļus kādreiz tomēr nogrēko, bet tas nav nekas slikts, jo Dievs mums ir atbrīvojis no grēkiem. Kristieši tic visam, kas rakstīts Bībelē, arī par nošķirst un kļūdiem. Jā, kristieši tic visam, kas rakstīts Bībelē, jo Bībele ir Dieva vārds, un kristieši tic, ka Dievs ir pilnīgs Dievs, un viņš nemelo. Jāvēlta laiks vismaz 3 stundas baznīcā svētdienu. Es eju draudzē, kur ir 2 stundas dievkalpojumiņš, tāpēc es pavadu 2 stundas baznīcā. Vai tas man padara par nekristieti? Nē. Vienam būt kristietim, ja tev apkārt nav kristiešu draugu, un ja tu neej uz draudzi, tas ir ļoti grūti. Kāds ir īsts kristietis? Manuprāt, īsts kristietis ir tāds, kurš dzīvo pēc Dieva vārda un kurš uztur attiecības ar Dievu. Ne visi kristieši tic Dievam. Ne visi tie, kur sev sauc par kristiešiem, tic Dievam. Gandrīz visu Latviju domā, ka viņi ir kristieši, tāpēc, ka viņi kādreiz ir kristīti, bet principā viņi tic kaut kādam vai nu dieviņam, vai nu vienkārši augstākam spēkam. Mums katram ir vēlme ticēt kaut kam, un cits varbūt izmanto to ticību, lai neticētu Dievam. Padomājiet, tev vajag ticību, lai neticētu Dievam. Saprotiet? Es jūs atstāšu tur. Ļoti nopietni cilvēki. Vai es tā liekos nopietnas cilvēks? Nē, es esmu nopietnas cilvēks, un es mēdzu būt nopietnas cilvēks. Lielākoties es tomēr mēģinu būt dzīvespriecīga un ne tik nopietna, jo tā ir jautrāka dzīve, kāda jēga visu laiku būt baigi nopietniem. Ko domā par mūķenēm? Mūķenes ir tādas tāpēc, ka viņas ir pieņēmuši to savu apsolījumu, ka viņas apprecās ar Jēzu, un aprecoties ar Jēzu, viņām nav vairs citu vīru. Un, manuprāt, tur nav nekā slikta. Tur ir jābūt tev īpašam aicinājumam. Tev tas ir jājūt, ka tu to tiešām gribi. Es esmu gājis uz kādu Liepājas baznīcu, jā, pie savas mana mācītāja Liepājas, tas ar savu draudzē. Kas notiek, ja viņi kādam nodara pāri? Mēs biežāk atvainojamies. Ir cilvēki, kur uzskata, ka kristieši tikai lūdzas iet uz baznīcu, un tas ir viss. Tā tas nav, jo šobrīd es filmēju video un es nelūdzos, es runāju ar jums, tāpēc tā nav taisnība. Baumo, ka viņi ir tie, kuri nesaprot savu domāšanu, tādēļ sevi piedala cilvēku grupā, kuri ir vienas prātis. Es tev nepiekrītu, jo es ļoti labi saprotu savu domāšanu. Es pārāk labi saprotu savu domāšanu. Mēs esam tie, kur kontrolē savu domāšanu. Dalītas sajūtas. Tik ļoti kristiešiem ir dalītas sajūtas. Man brīžiem ir tāds, ka es runājos ar Sandu, un man gribas riktīgi uzvilkties, un es riktīgi uzvilkos, un tad man tāds, šausmas lūdzu piedod, es tā negribēju, kā tev iet, citus nosodoši un ausprātīgi pret nekristiešiem. Tik ļoti nē. Manuprāt, ir tik atvērti kristieši citiem, ir ļoti nepareizs uzskats izveidojies, piemēram, par tiem, kuri ir kristieši, ka viņi necieš visus biseksuāļus, transseksuāļus, bet mēs nevienu neienīstam. Kā jau es teicu, katrs var izvēlēties ticēt tam, kam viņš tic, un mēs nevienu nenosodam, mēs nevienu neienīstam.
kļūstam, tā nav cilvēku vaina, ka viņi ir tādi. Kurai baznīcai tu piederi, vai tā tevi apmierina? Es nepiedaru nekādai konfesijai. Es esmu par attiecībām, es neesmu par reliģiju, tāpēc es negribu būt tādos rāmīšos, un es eju kristiešu centrā prieka vēst. Un ko es domāju par katoļiem, luterāņiem, baptistiem? Manuprāt, mums visiem ir viens dievs, un mums vienkārši ir kaut kādas citādākas tradīcijas. Tā galvenā doma, lai tu uzturētu attiecības ne tikai tur tajā vietā baznīcā, bet arī ārpus dievkalpojumu. Ir vairāk piesardzīgi un noslēgt sevī. Ja es izskatos pēc cilvēka, kurš ir noslēgts sevī, jebkas labais, kas notiks, būs paldies Dievam, nevis paldies sev, un jebkas sliktais, jo Dieviņš tā lēms. Ne! Dievs nesod cilvēks. Tas jau ir sen pagājis. Ir vecā derība un jaunā derība. Jūs droši vien to izzināt. Vecā derībā Dievs sodīja cilvēku. Tad viņš sūtīja Jēzu, viņš nomira par mūsu grēkiem, viņš mūs atbrīvoja. Tagad mēs esam brīvi, mums pašiem ir sava brīva izvēle. Un viņš mums nesoda, bet tas, kas ir slikts, tas noteikti nenāk no Dieva. Vai tiešām dzīves mērķis ir kalpot Dievam? Kāpēc cilvēkam būtu jābūt kalpam? Es laikam noplēsu pumpiņu. Dievs mūs redz kā savus bērnus, nevis kā kalpus. Un ja tu skaties uz viņu kā tu esi viņa kalps, tad nebūs. Un viņš ir zemes radītājs, un tāpēc viņu pielūdz. Tas ir vienkārši, tas notiek tā dabiski. Tu vienkārši to gribas darīt, saprotot to, kas viņš ir. Un mēs neesam viņa kalpi, mēs esam viņu bērni. Dievs mums dod daudz vairāk nekā mēs viņam. Ja tu esi draudzē, tā ir kā sekta un nekas tev dzīvē nav cits, tikai Dieva mūzika, Dieva izklaides. Par mūziku. Es nesaprotu, kāda jēga ir klausīties mūziku. Visi man draugi ir miruši. Kas tas ir? Kāpēc man būtu kaut kas tāds jāklausās? Man, piemēram, patīk Eds Šīrans par mīlestību dzied. Neuzskatu, ka tur ir kaut kas slikts. Tie ir tādi neinteresanti. Tā kā tu man šito uzrakstīji Instagramā, es domāju, ka tu sako man Instagramā un tu sako neinteresantiem cilvēkiem Instagramā. Kristieši nesaprot, kā neticīgi jau var pilnvērtīgi dzīvot. Jūs varbūt esat jutuši iekšā tādu tukšumu sajūtu. Es nezinu, kā to izskaidrot, bet daži to mēģina ar alkoholu piepildīt, citi ar mīlestību. Viņam šķiet, ka viss, kas viņam vajadzīgs, ir dzīves draugs, bet tas nekad nav gana. Tas ir tāpēc, ka to vietu var aizpildīt tikai Dievs. Un tāpēc ir tādi cilvēki, kuri tik ļoti ilgi meklē sevi, kuri dzenās pēc kaut kā, bet īstenībā pēc kā viņi dzenās ir Dievs, bet viņi to visu laiku grib noliegt. Tu nevari pilnvērtīgi dzīvot ar tukšumiņu sirdī, un to tukšo vietiņu var aizpildīt tikai Dievs. Tā bija mana pārliecība par to, kāda ir dzīve un kāpēc ir dzīve. Un ja jums ir radušies jautājumi, tad droši rakstiet komentārā par Dievu, par kristiešiem, par Jēzu, par pilnīgi visu, un uztaisīsim otro daļu, kur būs jautājumi kopā ar mācītāju. Tiešām jautājiet interesants jautājums, lai viņam ir kur smadzenītes pakrakšķināt. Rakstiet, ko jūs vispār domājat par šādu tipu video, vai jums patika, vai jūs gribat kaut ko vēl tādu līdzīgu, jo šis bija ļoti interesants. Pirmo reizi kaut ko tādu darīju savā kanālā, un jūs zināt gandrīz visu par manu dzīvi tagad. Un, labi, tad tiekamies nākamajā video, un lai tev jauka un superīga diena, jo šodien neizskatās, ka ir baigi jauka un superīga diena, bet ģeniāli, ka tev tur ir jauka un superīga diena. Labi, davai, čau!